Labdien visiem šajā ceturtdienā, 15. maijā. Kā jau plānots, šajā datumā pulksteņa laikā sākam apmācības par jaunā bīstamo iekārtu reģistra lietošanu. Kā zināms, jaunais reģistrs sāk darboties 6. maijā, bet šodien esam šeit, lai uzzinātu vairāk tieši praktiskās lietas, lai efektīvi varētu izmantot jauno sistēmu. Vēl būtiska nianse, ka savus jautājumus droši varat rakstīt čatā jau apmācību laikā, jums uz tiem tiks atbildēts. Un, ja apmācību noslēgumā vēl būs atlicis laiks, tad būs iespēja jautājumus uzdot arī mutiski. Tāpat arī informējam, ka šis webinārs tiks ierakstīts. Bet gan vārdu dodu Patērētāju tiesību aizsardzības centra, preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītājam Nilsam Sproģim. Lūdzu. Paldies. Labrīt visiem. Mēs varam sākt apmācības par jauno bīstamo iekārtu reģistru. Iesākumā vairāk tiks likts uzsvars tieši uz pieslēgšanos reģistram, jo šobrīd mēs redzam, ka ar šo tieši ir visbiežāk aizķeršanās dažādu iemeslu dēļ tieši ar pieslēgšanos, un tad arī tiks nosūtīta informācija, arī būs pieejams mājaslapā, tāds tā kā špikers, kas kurā brīdī jāspiež kādas izvēles, lai varētu iekļūt attiecīgi jaunajā reģistrā ar nepieciešamo lomu. Tā kā turpmāk tad, kā jau arī noteikti jau zinat, tad jaunajā reģistrā piekļuve tiek nodrošināta izmantojot vienoto pieteikšanās moduli caur Latviju LV portālu. Tas viss notiek, un ja līdz šim mums bija aptuveni 2% valdītāju piekļuve, pēc vecā reģistra vajadzēja manuāli sūtīt mums parakstītus pieteikumus, tad mēs manuāli piešķīrām piekļuves, un tas tur tāds diezgan garš process bija. Tagad katrs valdītājs turpmāk pats var pārvaldīt savas piekļuves gan darbiniekiem, gan pilnvarotajām personām. Tad es tagad ieskatam, pastāstīšu par dažādām lomām, kā arī kādas izvēles ir jāizvēlās, lai mēs varētu piekļūt reģistram ar nepieciešamo lietotāju lomu. Tā, tad mēs varam sākt. Pamatā pēc datu migrācijas un piekļuves tiesībām jau šobrīd jaunajā reģistrā var piekļūt valdītāju parakstiesīgā persona, un vajadzētu būt jau visām iekārtām pārmigrētām pēc attiecīgiem nosacījumiem jaunajā reģistrā. Un šeit tad ir tāds tā kā špikers, tur vēlāks arī parādīšu testa vidē, kā tas viss izskatās, kādas opcijas ir jāizvēlās, un pamatā tad parakstiesīgā persona pieslēdzoties izvēlās pieslēgties kā juridiskā persona, ja tā juridiskā persona, vai kā fiziskā persona. Tālāk attiecīgi pēc noklusējuma visiem būs iespēja izvēlēties pieslēgties kā valdītājam. Šeit ir vēl viena nianse, kas jāņem vērā, ko mēs esam arī saskārušies, ja piemēram valdītāja parakstiesīgā persona ir ārvalstu pilsonis, tad jāskatās, varētu būt aizķeršanās ar pieslēgšanos, jo attiecīgi ir dažas valstis, kurām Latvija LV pusē netiek nodrošināta pieslēgšanās. Piemēram, mēs esam šobrīd saskārušies ar problēmām pieslēgties Zviedrijas pilsonim, Somijas pilsonim, un tad šis būtu jāņem vērā, jo tad saulaicīgi jānokārto ārvalstnieka EID karte, lai tad šādos gadījumos varētu parakstiesīgā persona piekļūt sistēmai un, piemēram, kādu pilnvarot, jo parasti visticamāk viņš pats ar bīstamo iekārtu reģistru nedarbosies. Tā kā, te piemērs, ja ir valdītājs juridiska persona, tad slēdzamies klāt kā juridiska persona. Latvijā LV pusē tiek atpazīsts, kad viņš, piemēram, tāda SIA juridiskā persona, tālāk mēs izvēlamies BIR pusē iespēju ieiet sistēmā kā valdītājiem. Sistēmas lietotāja tips, tad mums ir valdītājs abos gadījumos, gan kā juridiskai, gan fiziskai personai. Tālāk arī parādīšu, kāda notiek pilnvarošana, jo arī šobrīd mēs ar šo redzam, kad ir aizķeršanās. Pamatā visa pilnvarošanas puse notiek jau pašā Latvija LV portālā.
Un mēs varam gan kā fiziskas personas, gan kā juridiskas personas pilnvarot kādu citu fizisku personu, rīkoties tā kā valdītāja vārdā sistēmā, veikt visas darbības tādā paša apjomā kā valdītāja parakstiesīgā persona. Un šeit tad arī paraugs, ja ir viss ar pilnvarošanu kārtībā, tad sistēma jau slēdzoties klāt, atpazīst, ka es esmu jau kā pilnvarotā persona, un tad attiecīgi izvēlos caur kādu personu, vai fizisko vai juridisko, es slēgšos kā pilnvarotā, un tālāk man attiecīgi arī jāizvēlās opcija slēgties kā valdītājam vismiekārt reģistra pusē. Vēlāk arī parādīšu praktisku piemēru, kā tas izskatās. Tālāk tad par pašu pilnvarošanu, kā minēju, tas notiek Latvija LV portāla pusē. Šeit tad arī ir špikers, kā to darīt. Svarīgi arī ņemt vērā, ja persona, kas ir pieslēgusies kā juridiskas personas parakstīsīgā persona, tad šeit saulaicīgi labajā stūrī jau tas ir jānomaina, jāpārslēdzās, jo pēc noklusējuma pieslēdzas sistēmā kā fiziska persona, un tad parādās atverot saraksts, un tad var izvēlēties tur kādu lomu, tad šī persona Latvijā LV portālā veiks tos pilnvarojumus. Tālāk, attiecīgi arī šeit labajā stūrī ir opcija pilnvarojumi, izvēloties tad šo pilnvarojumu sadaļu. Tālāk tad mēs varam pilnvarot jaunu personu, ievadot vārdu, uzvārdu, personas kodu un izvēloties sistēmu. Šeit ir tā kā uz vairākām informācijas sistēmām var piešķirt tiesības piekļūt parakstiesīgās personas vārdā, un tad mums šeit ir jāizvēlas šobrīd pats pēdējais tiesības piekļūt patērētāju tiesību aizsardzības centra, lietu pārvaldības un vismiekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmai. Mēs attiecīgi ieliekam te ķeksi, tad izvēlamies arī periodu, līdz kuram pilnvaru spēkā pēc noklusējuma ir neierobežots termiņš līdz brīdim, kad tiek atsaukta pilnvara. Tālāk apstiprinot, tad norādītā persona ar iepriekš norādītajām opcijām tad var tikt bīstami iekārtu reģistrā. Tā kā teorētiski, ja tas nekad nav darīts, varbūt varētu sākotnēji likties sarežģīti, bet laiku noteikti ieiesies, jo pamatā mums arī citas informācijas sistēmas ir darbojas pēc līdzīga principa. Tad tālāk par lomām un tiesībām. Gan parakstiesīgai personai, gan pilnvarotai personai ir nemainīgs tiesību apjoms bīstamiekārtu reģistrā. Var pieteikt visu veidu pieteikumus, piemēram, par bīstamiekārtu reģistrāciju, par iekārtas izslēgšanu no reģistra, par valdītāju maiņu, var piešķirt piekļuves tiesības inspicēšanas institūcijām, var skatīt jebkādu veidu informāciju gan par iekārtām, gan pārbaudēm, var lejupielādēt pārbaužu protokolus, kā arī var piešķirt piekļuves tiesības gan apkalpojošām organizācijām, gan atbildīgajām personām. Tur tas arī testa vidē vēlāk parādīšu, kā tas praktiski notiek. Tur princips salīdzinoši vienkāršs. Kā arī šajā gadījumā uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti dažādi veidi atgādinājumi paziņojumi, piemēram, kad tuvojās pārbaužu termiņi, tad uz e-pastu, kas norādīts valdītāja parakstiesīgās personas kontā vai pilnvarotās personas kontā uz šo e-pastu, tad tiks nosūtīti paziņojumi automātiski no sistēmas. Kā piemēram minēja atgādinājums, kad tuvojās bīstami iekārtai pārbaužu termiņš. Jā, ceru, ka šeit pagaidām viss skaidrs, tad vēlāk praktiski parādīšu, kāds noteikti, tad vajadzētu būt vēl skaidrākam, kā tas viss notiekās. Tālāk nākamā lietotāja loma atbildīgā persona. Šobrīd redzam arī ar šo ir nelielas aizķeršanās, jo praksē mēs redzam, ka bieži vien atbildīgā persona slēdzas sistēmā kā valdītājs un slēdzoties sistēmā veido savu valdītāju kontu. Lai gan, ja ir ievadīta atbildīgā persona, slēdzoties klāt atbildīgai personai sevi ir jāizvēlas kā fiziskā persona, un attiecīgi šeit jau tiek piedāvāta jauna loma, jauns lietotāja tips,
valdītāja atbildīgā persona, atbildīgām personām, tad jāizvēlas ir šī opcija. Savādāk, ja viņš izvēlēsies kā valdītājs, viņš izveido jaunu valdītāju kontu un viņš stāv tukšs un nekādas iekārtas tur nerādās. Līdz ar to šī tāda nianse, ko vajadzētu atcerēties, jo šobrīd gandrīz katrs otrais, katru otru atbildīgā persona, cik redzam, tad bieži izvēlās tieši iet kā valdītāju un tad neredz iekārtas, kurām ir piešķīris valdītājs piekļuves tiesības. Tālāk attiecīgi atbildīgai personai pamatā ir skatīšanās režīmā piekļuve, izņemot, viņš var mainīt iekārtu statusu uz laiku izslēgts no reģistra, ja, piemēram, iekārta ir ilgstošā remontā, un tad vienkārši sistēmā parādās, ka šī iekārta netiek lietota. Kā arī izdrukāt reģistrācijas datus un skatīt datus par iekārtām, kurām valdītājs ir atzīmējis, ka tieši šī ir konkrēta iekārta atbildīgā persona, un atbildīgās personas tad tiek tikai pie konkrētām iekārtām, kurām viņām piešķirta piekļuve. Tālāk nākamā lietotāja loma mums ir apkalpojoša organizācija. Šeit tad sanāk, kad apkalpojoša organizācijas parakstiesīgā persona slēdzas klāt sistēmā un arī izvēlās jau savu lietotāju tipu, pieslēgties klāt kā valdītāja apkalpojoša organizācija. Pamatā pēc noksējuma arī ir valdītājs, par cik jebkurš var būt valdītājs, tāpēc šī opcija vienmēr tiek piedāvāta, un tad papildus šeit tad ir slēdzamies klāt kā apkalpojoša organizācija, mums attiecīgi jāizvēlās šī opcija. Jo pretējā gadījumā slēgsimies kā valdītājs, mēs neredzēsim tās iekārtas, kurām mums piešķirta piekļuve. Tālāk apkalpojoša organizācija arī līdzīgi kā valdītāja parakstiesīgā persona var pilnvarot kādu, piemēram, darbinieku piekļūt sistēmā. Un princips ir identisks, tad tas noteikti caur Latvija LV portālu. Un tad mēs ievedam vārdu uzvārdu personas kodu un pilnvarojam fizisku personu apkalpojošas organizācijas vārdā piekļūt bīstamu iekārtu reģistram, un apkalpojoša organizācija pamatā var tikai skatīt datus par iekārtām, kā arī ir opcija izdrukāt reģistrācijas datus. Tas ir tā kā apliecinājums, ka šī iekārta reģistrēta bīstamu iekārtu reģistrā. Ir iespēja to, piemēram, kādam iesniegt, ja piemēram, kāda valsts iestāde to prasa, apliecinājumu, ka šī konkrēta iekārta ir reģistrēta bīstamu iekārtu reģistrā. Tālāk pēdējā loma, kas mums ir saistībā ar ko valdītāju pusē izmantot, tad ir tā neautorizētā lietotāja sadaļa, kur ikviena persona bez autorizācijas sistēmā var iegūt informāciju par pēdējo aktuālo bīstamās iekārtas pārbaudi. Tādā veidā mēs varam pārbaudīt, vai šai iekārtai ir spēkā esoša tehniskā pārbaude, un vai nav gadījumā tāda situācija, ka ir nokavēta pārbaude. Šo tad arī ir iespējams izmantot. Šobrīd gan vēl minēšu, ka līdz galam 100% nestrādājums ir kādām iekārtām varbūt kaut kas no aizmigrējies, bet pamatā lielākoties šai sadaļai jau šobrīd vajadzētu strādāt. Tā kā tas tā kopumā īsumā par lomām, piekļuvēm, tiesībām, tad es varētu parādīt tālāk jau praktiskajā daļā, testa vidē, kā tas izskatās jau praktiski ir pilnvarošanām un pieslēgšanos jau pašam bīstamu iekārtu reģistram. Tā, es varētu parādīt to sākotnēju sadaļu, kur mums visbiežāk rodās aizķeršanās tieši pilnvarošanas sadaļa. Te mums ir Latvija LV testa vide, un tad es, piemēram, tagad parādīšu piemēru. Tur gan neatšķirās tas princips. Es tagad parādīšu, kā fiziska persona var pilnvarot kādu citu fizisku personu, piekļūt bīstamu iekārtu reģistram. Te mums testa vidē ir tāda opcija iet caur demo banku, kur mums piedāvā demo fiziskas personas. Tam mēs, piemēram, tagad slēgsimies kā Andris Krauklis. Tā mēs esam pieslēgušies kā fiziska persona Andris Krauklis. Ja Andris būtu arī juridiska persona, tad šeit vajadzētu izvēlēties nomainīt vienkārši lomu, caur kādu pieslēdzās. Šeit tad mums ir pilnvarojuma sadaļa.
Te mēs tad pilnvarosim kādu arī personu, kas ir demo bankā. Te bija mums Agija Gulbe. Vai tad tālāk varētu parādīt, kā viņa tiek atpazīta, ka viņa pilnvarota no Andra Kraukļa. Te mēs vēlamies pilnvarot personu, te mēs ierakstam vārdu uzvārdu. Norādam pareizi personas kodu, jo savādāk, ja kāds kaut viens cipars atšķirsies, tad neatpazīs un netiks sistēmā kā pilnvarotā persona. Un šeit pašās beigās mums ir informācijas sistēmas, tiesības piekļūt patērētāju aizsardzības centram bīstamiekārt reģistrācijas valsts informācijas sistēmai. Tad mēs ieliekam ķeksi, tad varam izvēlēties arī nepieciešams termiņu, pēc nokusējuma ir līdz atsaukšanai, bez ierobežojumiem, un tad mēs apstiprinam. Un tālāk jau tad Agija Gulbe var pieslēgties kā Andra Kraukļa fiziskās personas vārdā bīstamiekārt reģistram. Šeit mums arī ir testa vide. Tad es nodemonstrēšu, kā tas izskatās. Tad mēs slēdzamies klāt kā Agija Gulbe. Un šeit tad tiek atpazīts, kad Andris Krauklis man ir pilnvarojis, un tad es izvēlos, kā piemēram Andra Kraukļa pilnvarotā persona pieslēgties. Un tālāk tad es attiecīgi izvēlos pieslēgties ar lomu valdītājs. Šobrīd arī tā ir vienīgā loma, ko man piedāvā, jo Agija Gulbei nav nekāda cita loma, neatbildīgais speciālists, neapkalpojuša organizācija, un tad mēs vienkārši slēdzamies klāt sistēmā. Un sākotnēji sistēma prasīs ievadīt e-pastu, un tad arī uz šo norādīto e-pastu nāks automātiskie paziņojumi. Un, ja ir iekārtas iemigrētas, ja ir jau valdītājs jau bijis eksistējošs, arī laikā, kad jau bija vecais bīstamiekārt reģistrs, tad šeit parādīsies jau sarakstā pārmigrētās iekārtas, ar kurām var veikt dažādu veidu darbības. Piemēram, pievienot atbildīgās personas, apkalpojušās organizācijas, inspicēšana institūcijas. Šobrīd pamatā svarīgi jaunajam reģistram piekļūt tiem, kuriem ir nepieciešams, piemēram, iekārtas pierģistrēt, veikt valdītāju maiņas, vai arī, ja ir mainījusies pēdējā inspicēšanas institūcija, kas pēdējā laikas pārbauda jau pēc noklusējuma, pēc datu migrācijas piekļuve būs tā institūcija uz 1 gadu, kura pēdējā veica tehnisko pārbaudi. Un, ja, piemēram, tā institūcija šobrīd nomainījusies, tad šis būtu jāņem vērā, un sistēmā ir jāiet un jānomaina institūcija, un jānorāda piekļuves termiņš. Tā kā, jā, tad tas parādīju, kā pilnvarotā persona var pieslēgties, kā valdītājam pieslēgties parakstiesīgai, nekas sarežģīts. Vienkārši mēs slēdzamies klāt. Tātad. Ieslēgsimies kā kāds valdītāju parakstiesīgais, juridiska persona, piemēram. Jā, tad mēs izvēlamies juridiska persona, vienkārši mēs slēdzamies. Pēc noklusējuma, jebkura fiziska persona arī var būt valdītājs, tāpēc šī opcija arī būs. Un tad mēs vienkārši slēdzamies klāt kā juridiska persona, kā juridiskas personas parakstiesīgā persona. Šeit tad šai juridiskā persona arī ir kādam kā apkalpoša organizācija, tāpēc arī piedāvā šādu lomu. Ja mēs, piemēram, kā valdītājs gribam piekļūt, mēs izvēlamies attiecīgi valdītāja lomu un slēdzamies klāt. Un šeit arī valdītājs jau iepriekš bijis pieslēdzies sistēmā un neprasa e-pastu ievadīt un telefonu numuru, bet sākotnēji to prasīs pirmo reizi slēdzoties sistēmā. Un šeit arī tad var redzēt iekārtu datus, un es tad varētu pārslēgties uz kādu valdītāju, kuram ir iekārtas vairāk, parādīt jau sīkāk, kādas darbības varēs veikt jaunajā bīstamiekārtu reģistrā. Pieslēgsimies ar kādu demo juridisku personu valdītāju.
Attiecīgi šeit mums tad ir sākuma sadaļā paziņojumi nāk gan uz pašu sistēmu, gan arī uz norādīto e-pastu. Šobrīd nekādi paziņojumi šeit nav ienākuši. Tad mums ir svarīga sadaļu iekārtu saraksts. Šeit tad mēs redzam visas mūsu valdījuma esošās bīstamās iekārtas. Pēc noklusējuma mums pēc filtra atrādās tikai tās, kurām status reģistrēts, lai nejauktu galvu tās, kuras, piemēram, ir izslēgtas no reģistra un vairs neeksistē. Un tad, ja, piemēram, vajag pa tādām iekārtām atrast informāciju, kas kādreiz, piemēram, bijušas un ir izslēgtas, tad mēs attiecīgi šeit varam vienlaikus arī vairākus statusus norādīt pēc nepieciešamības. Ja, piemēram, mums ātri vajag atrast iekārtas, kurām ir nokavēti pārbaudas termiņi, mēs varam ielikt šeit atzīmi, lai rāda tikai nepārbaudītās iekārtas, kurām attiecīgi ir nokavēts pārbaudas termiņš, un tad viņš automātiski sistēma atlasa tikai šādas iekārtas. Tad mēs ērti redzam pārskatu ar iekārtām, kurām ir nokavēti pārbaudas termiņi. Kā filtram te opcijas ir daudz un dažādas, te mums ir vēl papildus filtri pēc nepieciešamības. Jums vajag kādu jau atrast iekārtu pēc specifiskākiem datiem. Šeit mēs varam mierīgi izvēlēties, attiecīgi tad veikt datu atlasi. Sākotnēji vēl svarīgi, ko šeit testvidē pieļauju, ka neredzēsim, valdītājiem svarīgi nomainīt arī adreses, jo mums vecajā bīstama iekārtu reģistrā bija nepareizas adreses, arī pēc vecā administratīvās teritoriālās reformas. Tagad mums sanāk, mēs nevarējām sasaistīt ar jaunu adrešu reģistru pārmigrējot. Līdz ar to, lai būtu sasaist ar adrešu reģistru, tad valdītājiem varot vaļā iekārtu datus, parādīsies uzraksts lūgums nomainīt adresi. Jo šobrīd pēc noklusējuma pārmigrētajām iekārtām būs no vecā bīstama iekārtu reģistrā iemigrēta adrese, kas bieži vien nesakrīt ar adrešu, jauniem adrešu tā kā iedalījumu. Un tad to vajadzētu nomainīt, un tālāk jau tad, piemēram, inspicēšana institūcijām atdot pārbaudas, arī šī adrese, kas piesaistīta adrešu reģistram, ielasīsies arī automātiski pie pārbaudas datiem. Tas tā atvieglos dzīvi arī inspicēšanas institūcijām atdot pārbaudas. Tas ir pamatā tikai tām iekārtām, kas ir pārmigrētas jaunajām reģistrētām. Tur jau pēc noklusējuma adrese jau tiek ielasīta tāda, kas ir no adrešu reģistra. Tā kā, jā, te pa filtriem pastāstīt, var atlasīt arī pēc piekļuvēm, kam kādas piekļuves institūcijas var atlasīt, apkalpojušas organizācijas var atlasīt. Tad jau mēs tālāk varam pieķerties jau vēsturētajā parādīt. Te mēs varam atzīmēt, piemēram, ja mums ir vienādas piekļuves tiesības piešķiramas pa mūsu visām iekārtām, mēs varam vienlaikus atzīmēt visas iekārtas, ja, piemēram, jāpiešķir kādam piekļuves tiesības, vai arī attiecīgi pa konkrētām iekārtām. Piemēram, šīm divām mēs gribam izvēlēties apkalpojošu organizāciju. Šobrīd mums šeit nav ievadīta neviena apkalpojoša organizācija, tāpēc mums nepiedāvā izvēli. Tas pats stāsts arī ir ar atbildīgajām personām. Mēs vienkārši izvēlamies jau kādu no iepriekš ievadītās atbildīgās personas un izvēlamies, kurai tad mēs personai gribam piešķirt piekļuvi tieši par šīm te konkrētajām bīstamajām iekārtām. Tālāk mēs esam, jā, piemēram, nomainījuši atbildīgo personu, un tad šī atbildīgā persona var pieslēgties reģistram un redzēt informāciju par konkrētajām bīstamajām iekārtām. Līdzīgs princips ir inspicēšanas institūcijā. Mēs varam izvēlēties visas iekārtas vienlaicīgi vai tikai daļu. Norādīt inspicēšanas institūciju, kurai ir tiesības piekļūt pie mūsu iekārtām un ievadīt datus par tehniskajām pārbaudēm. Jo šo svarīgi atcerēties ir arī, piemēram, ja man ir iekārtas, kurām man nemainās inspicēšanas institūcijas, mēs varam uzlikt kaut vai 20 gadus, un tad tīri teorētiski arī tad sistēmā vairs arī var neiet, ja tur nekas nemainās, ja nav nekas jāpiereģistrē vai jāizslēdz vai jāmaina valdītājs. Un šeit mēs izvēlamies, piemēram, inspicēšanas institūciju, norādam piekļuves termiņu, izvēlamies, piemēram, 35. gadu, lai mums tur nav jāiet pēc gada, piemēram, atkal sistēmā.
te kaut kas laikam. Jā, tagad aizgāja. Jā, princips diezgan vienkārši. Galvenais, kā sākumā minēju, šobrīd mēs redzam, visbiežāk ir problēmas tieši ar pieslēgšanos sistēmā un pamatā, ja ir izdevusies pieslēgšanās, tad līdz šim tādas lielas problēmas nav bijušas. Protams, ja viss strādā šobrīd, diemžēl brīžiem ir kādas tehniskas problēmas, tāpēc arī ir uzraksts, kad tiek vēl sistēma pilnveidot, par cik viņa nedēļu atpakaļ palaidās. Jā, tad mēs varētu parādīt jau kādu iekārtu, kā izskatās iekārtas reģistrācijas dati. Šeit pamatā tad mēs redzam visus reģistrācijas datus, un kā minēju, tad arī caur šejieni mēs varam, mums ir dažādas iespējas kaut ko darīt. Arī caur iekārtu sarakstu mēs varam mainīt atbildīgo, un šeit mēs varam, piemēram, nomainīt atbildīgo jau pa vienu konkrētu iekārtu. Tas pats ir arī ar apkalpojošu organizāciju, un tas pats arī būs ar inspicēšanas institūciju. Un šeit tad es minēju par adreses maiņu, ka to vajadzētu izdarīt visām iekārtām, kas bijušas vecajā bīstama iekārtu reģistrā. Šeit tad mēs, piemēram, vadam adresi, jau atpazīst jaunu adrešu reģistra jau piedāvā. Ievadīsim šeit, kur mēs atrodamies, saglabājam. 2. jūnijā stājas spēkā grozījuma likumā par bīstamu iekārtu tehnisku uzraudzību, kā arī stājas vienlaikus spēkā ministru kabineta noteikumi, kas paredz vienotu kārtību uz visām bīstamajām iekārtām, un šī jaunā kārtība arī paredz, ka tieši bīstama iekārtu reģistrā adreses turpmāk maina pats bīstama iekārtu valdītājs. Līdz ar to arī šobrīd tikai valdītājiem šādu iespēju arī ir nomainīt adresi. Šeit, tad, kā minēju, var noņemt gan parakstiesīgā persona, gan arī atbildīgā persona uz laiku noņemt iekārtu no reģistra. Mēs ierakstam pamatojumu, piemēram, iekārta remontā. Apstiprinam, un tad mums nomainās status šeit no reģistrēts uz laiku noņemts no reģistra. Tādā veidā arī veicot datu atlasi, tad šī iekārta mēs varam izlasīt ārā no tādām, kurām, piemēram, nokavēti termiņi, jo saprotams, par cik iekārta ir remontā, tad šeit mēs pārbaudas arī neveicam. Tālāk, jā, šeit var arī atjaunot, ja, piemēram, iekārta mums saremontēta, mēs varam arī atjaunot atpakaļ statusā reģistrēts, un tad mums nomainās status. Šādu vajadzību tieši izrādīja bīstama iekārtu valdītāji, jo šobrīd tāda iespēja nebija. Šobrīd bija jāraksta iesniegums inspicēšanas institūcijām par bīstama iekārtu izslēgšanu no reģistra. Un šobrīd tad ir tāds vēl viens papildus status gadījumos, ja ir uz kādu laiku iekārta vairs netiek lietota ar domu, ka tiks atsākts pēc kāda laika atsākt lietošana. Un šeit tad arī mēs varam izslēgt no reģistra jau konkrētu iekārtu. Tad mēs varam arī no šīs sadaļas iesniegt pieteikumus. Un šeit mēs arī varam izdrukāt reģistrācijas datus. Piemēram, mums būvvalde prasa par apliecinājumu, ka lifts ir reģistrēts bīstama iekārtu reģistrā. Šeit tad mums uzģenerēsies dati reģistrācijas. Jā, šeit tad mums arī apakšā apliecinājums, ka tā ir, kas ir izdruku veicis caur kādu valdītāju, kā parakstiesīgā persona vai pilnvarotā to veikusi. Šeit mums ielasās visa informācija no reģistrācijas datiem par bīstamu iekārtu. Un šis kalpo tā kā apliecinājums, ka tā iekārta ir reģistrēta bīstama iekārtu reģistrā, gadījumā to vai kādam iesniegt. Tad mums arī šeit ir otrā sadaļa pārbaudes un uzturēšana. Šajā sadaļā inspicēšanas institūcijas vada datus par tehniskajām pārbaudēm, kā arī šajā sadaļā būs pieejami pārbaužu protokoli. Ja līdz šim viņi bīstama iekārtu reģistrā netika pievienoti, tad ar jauno bīstama iekārtu reģistru visi pārbaužu protokoli tiks pievienoti bīstama iekārtu reģistrā. Piemēram, mums vajag atrast datus par pēdējo pārbaudi, mēs varam vaļā. Un šeit tad mums būs augšu pielādētajiem datiem. Būs iespēja leju pielādēt pārbaužu protokolu.
Tālāk arī jaunums arī no valdītājiem izteica šādu vēlmi ievadīt pašiem informāciju. Un šeit tad ir šajā sadaļā būs iespējams valdītājiem ievadīt savu piešķirto ID numuru. Piemēram, bieži vien redzam, tas ir valdītājiem, kuriem valdījumā ir rezervāri, kad ir savi iekšējie ID numuri piešķirti. Un tādā veidā arī var valdītājs pats vieglāk identificēt šo iekārtu. Piemēram, viņam varbūt neizsaka neko bīstami iekārtu reģistrācijas numurs, tad valdītājs var savus piešķirtos ID piešķirt. Un valdītāja piezīmes arī par šo iekārtu. Piemēram, liftu valdītāji var šeit norādīt, kurā kārņu telpā lifts atrodas. Tā kā šeit arī mums parādās dati par tiem uzņēmumiem, kuriem mums ir piešķirtas piekļuvas tiesības. Piemēram, šeit mēs redzam, ka mums ir piekļuvas tiesības piešķirtas inspicēšanas institūcijai un piekļuva ir spēkā līdz nākamā gada 30. aprīlim. Un apkalpošu organizācijai mums šeit nav piešķirta piekļuva. Mums vēl mēdz uzdot jautājumus par šīm piekļuvēm, vai tas ir obligāti. Atbildīgais speciāls un apkalpošu organizācija tas obligāti nav. Tas ir vairāk valdītāju ērtībai, ar domu, kad tiek papildus iesaistītās puses klāt un veikt nepieciešamās darbības. Obligāti piekļuva ir jāpiešķir inspicēšanas institūcijai, jo savādāk nevarēs ievadīt datus par tehniskajām pārbaudēm. Tā kā šī sadaļa obligāti institūcijām un arī aktualizēt piekļuvas termiņus. Par piekļuvas termiņiem arī nāks ar laiku atgādinājumi, kad jums tuvojās tādā institūcijai piešķirtais piekļuvas termiņš, lūdzu pagariniet. Tā kā, jā, te mēs redzam visus vēsturiskos datus arī par pārbaudēm. Tad mēs varam paši savus ID piešķirt un piezīmes pēc nepieciešamības. Tā, es ceru, ka, jā, ja vēl te šeit ir iespēja eksportēt uz Exceli, varbūt ir kaut kāda nepieciešamība veikt datu apstrādi, tad to varētu vieglāk un ērtāk izdarīt, eksportējot iekārtu sarakstu uz Exceli. Tālāk mums šeit ir pārbaužu saraksts, kur mums reģistrējās pilnīgi visas pārbaudas veiktās, un, ja nepieciešams, var veikt arī datu atlasi. Šeit mums ir diezgan daudz un dažādas iespējas veikt datu atlasi. Šis gan varbūt vairāk noderīgs rīks ir tieši inspicēšanas institūcijām, kad var veikt, piemēram, atlasi, cik man pēdējā gada laikā veiktas pārbaudas, kāds eksperts man, piemēram, mēnešu laikā cik daudz pārbaudas veicis. Iespējams, arī valdītājiem var kaut kas noderēt, piemēram, redz, cik man pārbaudas nav apstiprinātas, vai jā, cik man te nākamie termiņi kaut kādi norādīti. Bet šis vairāk ērtāks rīks pieļauju, ka varētu būt tieši inspicēšanas institūcijām. Tālāk jau esam nonākuši līdz pieteikumu sadaļai. Ja līdz šim pieteikumi visi bija jāveic ārpus bīstamiekārtu reģistra, tad turpmāk ar jauno bīstamiekārtu reģistru visi pieteikumi ir jāveic caur bīstamiekārtu reģistru. Gan par bīstamās iekārtas reģistrāciju, gan valdītāju maiņu, gan izslēgšanu no reģistra. Principam nevajadzētu būt sarežģītam, pagaidām neviens arī nav sūdzējies, ir bijušas tehniskas problēmas ar pašu pieteikumu apstiprināšanu, aizsūtīšanu, bet tā ar datu ievadi līdz šim pagaidām neviens nav sūdzējies, ka būtu kādas aizķeršanās vai neskaidrības. Tā mēs te varētu parādīt, kā, piemēram, piereģistrēt iekārtu, tad mēs ejam sadaļu mani pieteikumi par bīstamās iekārtas reģistrāciju un izvēlamies pogu reģistrēt jaunu bīstamu iekārtu. Šeit mēs aizpildām datus, kādus prasa. Te mēs arī redzam, kas ir obligāti aizpildāmi. Un ar laiku, kur šeit ir jautājumi zīmītas, tur būs pieslēgti tā kā paskaidrojumi, kas tur ir domāts ievadīt, ja gadījumā tur nav skaidrs par tām lietām, kuras biežāk arī rodas neskaidrības. Tā kā, jā, mēs izvēlamies, vai mums ir īpašumā vai turējumā, jo bīstamās iekārtas valdītājs var būt vai nu īpašnieks vai turētājs. Izvēlamies iekārtas grupu. Šeit mēs, piemēram, mums ir kravas celtni, ja mēs gribam piereģistrēt iekārtas veidu. Mēs, piemēram, tilta celtni. Tad norādam adresi.
Tas skatos kaut kādus, bet tur vajadzētu būt principam skaidri. Mums arī ir ierakstīts video, kā to izdarīt. Noteikti ir esat redzējuši mājaslapā, un arī PDF failā ir tāda kā instrukcija vai izpildīšanu. Tā kā, tad mēs aizpildām obligātos datus, pievienojam, piemēram, atbilstības deklarāciju vai apliecinājumu, vai uz kādu pamatu mēs varam būt valdītājs kā īpašnieks vai kā turētājs, un tad mēs piesakam reģistrāciju. Šeit vēl ir iespēja saglabāt sagatavu, vienīgais jāņem vērā, ka neļaus saglabāt, kamēr nebūs visi šī sarkanām zaļītēm aizpildītie lauki, aizpildāmie lauki aizpildīti. Ja mēs pagaidām tur ar domu vēlāk gribam aizpildīt, pagaidām var salikt, piemēram, strīpiņas. Un tad ar domu, lai var saglabāt un aizpildīt vēlāk, jo šobrīd neļaus saglabāt, kamēr nav visi šie sarkanie zvaigznītes aizpildītas. Saglabāt ļaus, ja nebūs pievienoti dokumenti, tad ļauj saglabāt. Tālāk arī tad, ja mums ir šeit aizsūtīti pieteikumi, mēs redzam, kas ar šo pieteikumu notiek. Jau tālāk mēs esam pieteikumu apstiprinājuši, pieteikums ir aizgājis inspicēšanas institūcijai, kura mums ir norādīta. Šie pieteikumi ir sasaistīti ar inspicēšanas institūcijas akreditācijas sfērām, un mēs varam izvēlēties tikai tās institūcijas, kurām uz attiecīgo iekārtas grupu ir akreditācija. Tā kā tur automātiski piedāvā tikai tās, kuras ir tiesīgas veikt pārbaudas šīm iekārtu grupām. Un tālāk mēs redzam, mēs esam aizsūtījuši, piemēram, iesniegumu, mēs redzam, ka iesniegums ir iesniegts. Tālāk, ja, piemēram, inspicēšanas institūcija iesniegumu apstiprina, tad viņš jau ir apstiprināts. Un ja kaut kas mums ir aizpildīts un saglabāts, bet neiesniegts, tad šādam būs status sagatavošanā. Ar domu, ka mēs viņu varam aizpildīt vēlāk un nosūtīt inspicēšanas institūcijai. Kā arī šeit 4. status atteikts, piemēram, aizmirsies pievienot kādus dokumentus vai kaut kas trūkst, un tad inspicēšanas institūcija iesniegumu atsaka, tad arī parādīsies attiecīgs status šim te. Vajadzētu arī parādīties, atverot šo pieteikumu iemeslam, kāpēc tad inspicēšanas institūcija šo pieteikumu ir atteikusi. Tā šobrīd viņš ilgi domā, bet tur atveroties kartiņai parādīsies atteikuma iemesls. Šeit, piemēram, ir status atteikts, atteikuma iemesls, nav spēkā esošs akreditācija. Tas nav gan reāls iemesls, tad testa vidē ir ievadīts, piemēram, reāls varētu būt, kad dokumentācija nav pievienota pareizā. Tas tā par reģistrāciju. Ceru, ka ar šo nebūs problēmas. Ja kaut kas, tad, ja ir kādam problēmas, dodiet ziņu. Mēs skatīsimies, palīdzēsim piereģistrēt iekārtas. Valdītāju maiņas pieteikumi. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 2. jūnijā, valdītāju maiņu piesaka jaunais bīstamās iekārtas valdītājs. Šeit līdzīgi kā iepriekš mēs redzam sarakstā visus pieteikumus, arī status iesniegts, atteikts, apstiprināts. Šeit gan tāda nianse, kad nebūs iespēja saglabāt, par cik tie dati ir tik maz ievadāmi, kad īsti jāga no tā nav saglabāt pieteikumu. Es parādīšu piemēru. Ja mēs esam kā jaunais valdītājs, mums svarīgi ir zināt bīstamās iekārtas reģistrācijas numuru un ražotāja piešķirto identifikācijas numuru. Šeit, piemēram, mums testa vidē jau ir reģistrēta iekārta ar numuru. Šeit mums ir lifts piereģistrēts ar šādu numuru. Es zinu gan reģistrācijas numuru, gan ražotāja identifikācijas numuru. Es ievedu datus. Sistēma atpazīst, ka ir sistēmā šāda iekārta. Es izvēlos inspicēšanas institūciju, kura, ja es gribu šo pieteikumu nosūtīt, tad mums jānorāda valdītāja maiņas pamatojums, vai es esmu kā īpašnieks jaunais vai kā jaunais turētājs. Te nepieciešams gadījumā varam ierakstīt piezīmes, un tad mums jāaugšu pielādē apliecinājums, uz kāda pamata es esmu jaunais bīstamās iekārtas valdītājs, piemēram, kaut kāds līgums, kas pierāda, ka esmu jaunais vai īpašnieks vai turētājs. Šeit tad mēs visi esam pievienojuši, kā minēja, tad nav iespēja saglabāt, par cik tie dati ir tik maz aizpildāmi, tad īsti no tā jēgas nav kaut ko saglabāt.
ja tad diezgan ātri tas viss ir izdarāms, un tad mēs esam aizpildījuši, piesakam valdītāju maiņu, un tad norādītai institūcijai šis pieteikums aiziet, un tad attiecīgi mēs arī varam sekot līdz statusam, kas ar šo iesniegumu noteikti šobrīd viņš ir iesniegts. Ja, piemēram, apstiprinot parādīsies apstiprināts vai atsakot būs atteikts un atverot vaļā pašu pieteikumus parādīsies arī atteikuma iemesls, kāpēc šis pieteikums tika atteikts, un man kaut kas varbūt jālabo vai dokumentācija kāda cita jāpievieno. Tālāk mums ir sadaļa pieteikumi iekārtas slēgšana reģistra. Kā iepriekš rādīju, šo pašu darbību veikt arī no konkrētas bīstamās iekārtas kartiņas. Šeit arī papildus sadaļa zem maniem pieteikumiem, kad arī var veikt bīstamās iekārtas izslēgšanu. Šeit princips arī ir ļoti vienkāršs. Es pamēģināšu iesniegt jau par vienu, kuras iesniedzis. Šeit jānorāda vienkārši bīstamās iekārtas reģistrācijas numurs sākotnēji, lai atpazītu, ka mums tāda bīstamā iekārta ir. Jā, šeit mums atpazina, ka mūsu valdījumā tāda iekārta ir. Tad mēs izvēlamies institūciju arī pēc akreditācijas sfēras automātiski jau sistēma sapratīs, kuras institūcijas ir tiesīgas par šo iekārtas grupu veikt iekārtas izslēgšanu no bīstama iekārtu reģistra. Šeit mēs izvēlamies pamatojumu. Sākot no 2. jūnija, tad mums ir diezgan stingri noteikti gadījumi, kuros mēs varam iekārtu izslēgt. Tie ir pamatā tikai tādi gadījumi, kad iekārta vairs fiziski Latvijas teritorijā nav lietojama. Piemēram, ir izvesta ārpus Latvijas vai ir demontēta, fiziski vairs nepastāv. Vai, piemēram, veikta pārbūve kravas celtnim, viņam vairs nav tonna, bet mazāk, piemēram, pustonna. Un tad šādos gadījumos tad mēs varam šo iekārtu izslēgt no bīstama iekārtu reģistra. Un te, piemēram, mēs esam iekārtu atdevuši metālu uzņos, mēs paņemam fiziski vairs nepastāv. Ja nepieciešams, ierakstam piezīmēs iemeslu, papildus kādu informāciju, kas aiziet inspicēšanas institūcijai, un pievienojam apliecinājumu. Piemēram, apliecinājums par demontāžu. Un tad uz šo norādīto institūciju arī šis te pieteikums aizies. Un šeit līdzīgi kā iepriekš mēs varam sekot statusam līdzi. Šobrīd viņš ir iesniegts, tālāk viņu saņem institūcija. Institūcija viņu vai nu atsaka, vai tālāk deleģē jau konkrētam ekspertam, kurš izskatīs šo te pieteikumu. Līdzīgas princips ir ar visiem pieteikumiem. Tad institūcijas pusē tālāk tiek veikta deleģēšana līdz konkrētam ekspertam. Tā, tas tad būtu par pieteikumiem. Tad mēs esam nonākuši līdz sadaļai pamata informācija. Šeit, kā minēju, sākotnēji jaunam valdītājiem slēdzoties sistēmā prasīs ievadīt e-pasta adresi un kontaktālruni, un tad uz šo norādīto e-pasta adresi arī nāks paziņojumi, atgādinājumi dažāda veida. Tālāk ir atbildīgo personu sadaļa. Šeit, ja mēs gribam ievadīt iekārtas sarakstā atbildīgās personas, norādīt, mums pirmais, kas ir jāizdara, ir atbildīgo personu sadaļā jānorāda, kuras tad būs atbildīgās personas. Un šeit mēs varam tad pārvaldīt šo sarakstu, pievienot jaunas atbildīgās, noņemt nost, piemēram, šis darbinieks vairs nestrādā uzņēmumā. Ja mēs varam, līdzīgi kā ar pilnvarošanu, norādam vārdu uzvārdu, personas kodu, lai mūs atpazīst tieši slēdzoties, ka mums ir atbildīgās personas loma, lai mēs varētu šādu lomu vispār izvēlēties. Tā kā te tāda arī nekam sarežģītam nevajadzētu būt. Un tālāk apkalpojušām organizācijām tieši identiski tas pats. Šeit pamatā būs droši vien juridiskas personas, te mēs vienkārši ievedam reģistrācijas numuru, un mūs jau no uzņēmuma reģistra atpazīs, ka šādas uzņēmumas eksistē un automātiski ielasīs informāciju par šo uzņēmumu. Es te varētu nodemonstrēt kādus, piemēram, ievadīšu tacu. Es šeit ievadīšu piemēru. Norādam tad reģistrācijas numuru. Un šeit no uzņēmuma reģistru atpazīst uzņēmuma nosaukums, jau ielasās automātiski un juridiskā adrese. Un tad mēs arī norādam apkalpojušu organizācijai e-pastu un telefonu numuru un saglabājam. Un šeit mums veidojās saraksts ar visām apkalpojošām organizācijām.
kuras tad mēs varēsim attiecīgi iekārtu sarakstā izvēlēties un piešķirt piekļuvi. Tā kā te būs tad tas parādīsies sarakstā tieši tās pašas organizācijas, ko mēs esam ievadījuši jau apkalpojošu organizāciju sadaļā. Tā kā, jā, tad mēs varētu parādīt par valdītāju pusi, tad mēs esam izgājuši cauri. Es ceru, ka nekas sarežģīts te nav. Ja kaut kas rodās neskaidrs, tad dodiet ziņu. Vai ja kādas problēmas šeit arī apakšā ir vienkārši reģistrā atbalsta sadaļa. Šeit tad mēs varam nosūtīt e-pastu. Tad mēs automātiski, kā kuram droši vien šeit tad ielasās e-pasts, tad šāds e-pasts mums ir, kuru mēs esam uztaisījuši, lai varētu izskatīt pieteikumus par dažādu veidu problēmām. Šeit tad augšā arī būs palīdzība. Šobrīd viņa vēl nav. Tad būs arī instrukcijas, iespēja skatīties kaut kādu veidu palīdzību, ja kaut kāds aizķeršanās rodās. Pamatā paredzēts. Šeit arī būs instrukcijas, kas ir arī mājaslapā šobrīd mums ievietotas. Tā kā kopumā pa valdītāju puses laikam lielam izstāstījusi, parādīšu, kā pieslēgties praktiski atbildīgajai personai un apkalpojošai organizācijai. Tad mēs piekrist sīkdatnēm. Šeit mums tad ir jau testa vide atsevišķa sadaļa. Mēs tad pieslēdzamies kā fiziska persona. Paskatīšu, kas man bija uztaisīts. Piemēram, Raivis Skrūve mums ir kā atbildīgais kādā uzņēmumā. Tad mēs slēdzamies klāt. Mēs tad izvēlamies nevis valdītājs, bet valdītāja atbildīgā persona. Jo, kā minēju, mēs laiksimies kā valdītājs, mēs neko neredzēsim. Mēs vienkārši taisīsim jaunu valdītāju kontu bez iekārtām redzamām. Tad mēs slēdzamies klāt kā atbildīgā persona. Un iekārtu sarakstā mēs redzam tās iekārtas, kurām valdītājs mums ir piešķīris piekļuvi. Un tad attiecīgi atbildīgās personas var skatīt, atlasīt iekārtas, uz kurām piekļuve, skatīt reģistrācijas datus, informāciju skatīt pārbaudēm, piekļūt pārbaudas protokoliem. Kā arī minēju, tad šajā sadaļā ir iespēja vai nu drukāt datus, vai arī uz laiku iekārtas noņemt no reģistra. Kā šāda opcija pastāv. Un te nekas tāds, te ir vēl sadaļa pamatinformācija, kur var norādīt e-pasta adresi un telefonu numuru ievadīt. Bet pamatā šī sadaļa, līdzīgi kā arī parādīšu to apkalpojošu organizāciju, pamatā ir skatīšanās režīmā. Tad parādīšu, kā pieslēgties kā apkalpojošā organizācija. Parādīšu kādu piemēru. Te mums ir piemērs 1. Tas gan notiek sākotnēji caur vienoto pieteikšanās modulu. Šeit testvidē to nevar tā parādīt. Un tad mēs izvēlamies svarīgi nevis ņemt valdītājs, bet valdītāja apkalpojoša organizācija, lai mēs varētu tikt pie iekārtām, kurām valdītājs mums ir piešķīris piekļuvi kā apkalpojošai organizācijai. Un tālāk mēs arī redzam iekārtas, kurām mums piešķirta piekļuve. Te ielasās informācija pa visiem valdītājiem. Piemēram, šeit redzams, kad ir vairāki valdītāji, kuri mūs ir izvēlējušies kā apkalpojoša organizācija, un tad no visiem valdītājiem informācija ielasās jau šeit sarakstā, un tad mēs varam veikt arī dažādu veidu datu atlasi, gan šķirot valdītājiem, gan arī atlasīt iekārtas, kurām termiņi tuvojās, un gadījumā valdītājs uzdevumi ir uzticējis apkalpojošu organizācijai sekot līdzi. Kā arī, kā minēju, tad šeit iespēja, šeit man piekļuvas termiņš kaut kam beidzies, paņemsim, kur man vēl ir spēkā, 6. gads. Te kaut kāda problēma testa vidē. Šeit man atļāva attaisīt datus, un mēs tad varam drukāt, ja nepieciešams, reģistrācijas datus kā apkalpojoša organizācija. Tā kā tad, pa lomām izstāstīju, pieslēgšanu izstāstīju, tad
Tas laikam no manas puses arī kopumā ir viss. Paldies par uzmanību. Mēs varam varbūt ķerties, ja kādi jautājumi varat uzdot, arī paceļot rociņu. Mums iespēja arī uzdot mutiski jautājumus. Jā, skatos, ka Ivaram ir roka pacelta. Lūdzu, Ivar. Jā, man jautājums ir par to daļu, kur ir izņemta no reģistra, ja gadījumā notiek remonts. Tas ir kā obligāta darbība, kas jāveic katru reizi, kad tiek uzsākta remonta darba, vai tas ir pēc nepieciešamības? Nu, piemēram, ja man ir uzsākta pārbaude, ir secināts, ka tur ir kaut kādas lietas rezervāram, teiksim, jāsaremontē, un man uz to laiku, kamēr notiek tieši remontdarbi, man ir obligāti jāizņem tā iekārta īslaicīgi no reģistra, jeb es varu viņu atstāt, ka viņa ir reģistrā, bet viņa, kamēr notiek tas remonts. Pamatā šī opcija ir tīri ērtības laba, tas ir tīri brīvprātīgi. Ja jūs gribat, lai jums pašiem tas parādās, ka jums iekārta ir uz laiku ir izslēgta, vai arī jūs gribat, lai kāds cits to redz, piemēram, apkalpojoša organizācija, vai tāds, vai inspicēšanas institūcija, tad ir skaidrs, ka šī iekārta, piemēram, netiek lietota, bet tas ir tīri brīvprātīgi, to var arī nelikt. Jā, tas nozīmē, teiksim, ja man ir ilgstoši kaut kāda liela remonta un man ir nepieciešams viņu tā kā parādīt, ka viņi nebūs tehnoloģija, tad jā, bet ja tas ir, teiksim, periodiskie remonta darbi, kas notiek, nezinu, 2-3 nedēļas rezervāši netiek izmantots, tad tas nav obligāti. Jā, tas kopumā arī, ja ilgstošāk, ja pēc jūs ieskata to var arī nelikt, tas varbūt vairāk, ja tur jūs redzat, ka pusgadu vai gadu remontā, lai tad tā iekārta tādā statusā nomainās, lai viņa tur nejauc galvu, kad, piemēram, pārbaudas jāveic. Viņa var viegli izfiltrēt ārā, lai viņa nerādās sarakstā, piemēram, piekārtām, kurām termiņi kaut kā tuvojās. Tas tāds vairāk ērtības labad bija valdītāji šādu vēlmi izteica, kad nepieciešams vēl trešais status. Jā. Un tad papildus varbūt jautājums ir, es jau iepriekš jums zvanīju telefoniski prasīju, tā kā mums uzņēmumā sanāk, ka mums ir vairākas atbildīgās personas un man personīgi, ka man atbildība par rezervāriem, man divas dažādas kompānijas veic pilnās un daļējās pārbaudas. Tad viena kompānija veic daļējās pārbaudas, otra kompānija veic pilnās pārbaudas, kā pienākās. Un man ir jāmaina tie status, tad, lai es varētu mainīt uz statusu, netraucējot savu vadītāju, tad man ir jālūdz, lai man iedod piekļuvi, kā noformē, kā valdītāju piekļuvi. Jo atbildīgai personai ir pieeja tikai, var teikt, skatīšana piekļuvi. Jā, sanāk atbildīgā var tikai mainīt statusu uz laiku izņemts no reģistra, tad jums vajadzētu uztaisīt, lai jūs uztaisīt kā pilnvarotā persona valdītājs, un tad jūs varēsiet attiecīgi, ja mainās institūcijas, arī nomainīt pirms pārbaudēm šīs institūcijas. Jā. Skaidrs, labi, paldies. Man vairāk jautājumu nav. Paldies. Andim ir jautājums. Lūdzu, Andi. Jā, labdien. Es gribēju uzvaicāt par jaunas iekārtas reģistrāciju. Vai reģistrācija ir jāveic pašam valdītājam, vai reģistrāciju var veikt arī apkalpojošā organizācija uz pilnvaras pamata? Ja jūs gribat, lai to dara apkalpojoša organizācija, tad jums apkalpojoša organizācija ir jāpilnvaro no valdītāja parakstiesīgās personas puses, kā pilnvarot. Viņam, principā, tad viņš iet kā valdītājs jau iekārtas. Tad ir, principā, valdītāja tiesības jāpiešķir apkalpojošai organizācijai. Tad ir viņš kā iet nevis kā apkalpojotājs, bet kā valdītājs sistēmā. Un tās pilnvaras var piešķirt tā kā vairākām organizācijām, ka viņas ir tā kā valdītājs? Jā, es domāju, viņš vienīgais ir nevis pašai uzņēmumam, kā juridiskai personai. Es minēju, ka to var izdarīt tikai uz fizisko personu, tad jums būtu jāpilnvaro kāda fiziskā persona, bet šis skaits ir neierobežots, ir neierobežots skaits fizisko personu pilnvarot, piekļūt kā valdītājiem. Un vēl jautājums par atbildīgā persona uzņēmumā. Šobrīd es saprotu, atbildīgā persona ir tā, kas
var pilnvarot citu personu uzņēmumā, bet vai ir nepieciešams kaut kāds vēl juridisks formulējums tai atbildīgajai personai? Vai vienkārši atbildīgā persona šobrīd var pilnvarot kādu atbildīgo personu uzņēmumā, un tad tā persona kļūst par atbildīgo personu par to bīstamo iekārtu? Pamatā mums tās, jā, es minētu, es sapratu, ka parakstiesīgā ir pilnvaro, un tad tālāk, tad tur mums īsti pamatā pa visu atbild pats valdītājs, un tas norādītu atbildīgo, tas arī brīvprātīgi, tā kā ir brīvprātīga opcija, lai būtu ārtāk tam cilvēkam, kurš, piemēram, atbild piekārt, piekļūt un redzēt, kas ar to iekārt notiek sistēmā. Bet pamatā tāpat valdītājs atbild par šo te bīstamu iekārtu. Skaidrs, paldies. Ja, paldies. Kristaps roku ir pacēlis. Lūdzu, Kristap. Kristap, lūdzu, varat droši uzdot savu jautājumu. Jā, es atvainojos, es ar skaņu cīnījos. Dzirdat mani, jā? Jā, viss kārtībā. Jā, labdien, man būs 2 jautājumi saistībā pasažieru lifts dzīvojamā ēkā. Dzīvojamā ēka ir pārdot vairāk kā pirms gada un secinām, ka esam joprojām palikuši kā valdītāji. Pie šīs jaunās sistēmas reģistrējoties, mēs varam ieķeksēt, ka mēs vairs neesam valdītāji. Vai tur ir tā maiņa jābūt kaut kā apusē, jāvienojas ar jauno īpašnieku? Pamatā valdītāju maiņu, kā minēja, inicēja jaunais valdītājs, bet ņemot vērā, ka jūs aizvien esat kā valdītājs norādīt, jūs varat teorētiski ieiet sistēmā un piezīmēs, piemēram, piezīmes sadaļā ierakstīt, ja jūs zināt, kas ir jaunais valdītājs, vai arī ierakstīt, ka jūs vairs neesat valdītājs, tādā veidā tiek piefiksēts, jo pamatā arī jaunām valdītājiem pienākums sevi reģistrēt valdījumā, tas skaidrāk arī noteikts būs 2. jūnija, kad jaunam valdītājiem pienākums reģistrēt savu valdījumu bīstamiekārtu reģistrā, un tad attiecīgi jaunais valdītājs neizdarīs savu pienākumu, ja šāda situācija. Bet jūs varat ierakstīt, piemēram, piezīmēs, kaut kur norādīt šo, jums ir tāda iespēja, jūs teikat piekārtas, jūs varat norādīt, ka jūs vairs neesat valdītājs. Bet kamēr to neizdarīs jaunais, uz sevi nepiereģistrēs, tikmēr šī iekārta uz jums parādīsies. Labi, sapratu. Un otrs jautājums, es nezinu, vai tas saistīti pasažieru liftam veikt riska novērtējumi. Vai tā jaunā sistēma pieļauj, ka es viņus pievienoju, pie katra lifta vai atzīmēju atzīmi, ka riska novērtējums ir veikts? Jūs domājat to drošuma novērtēšanas pārbaudi? Jā, drošuma jā, tiem liftiem, kuriem ir varamās durvis un tie, kas ir ražoti laikam pirms 2000. gada, nemaldos. Šīs pārbaudas līdzīgi kā līdz šim vadīs sistēmā inspicēšanas institūcijas, un jums būs redzams šis pārbaudas veids, kad jums ir veikts, un ja tā pārbauda ir veikta tagad ar jauno reģistru, tad vajadzētu būt arī pieejamam pārbaudas protokolam, kur redzami šie risku līmeņi, kur ir attiecīgi 5, 10, 15 gadu laikā jānovērš. Jā, uz rokas man viņi ir, bet vai viņi ir, man ir pienākums viņus elektroniskā veidā pievienot pašam, vai to, kā minējāt, darīs tad tā inspicēšanas iestāde? Jā, to darīs institūcija, ja tagad ar jauno sistēmu tiek veikta šī te pārbauda. Ja pēc vecās sistēmas, tad viņš arī paliek jums uz rokas, un jo tagad nevajag pievienot tās pārbaudas. Tie ir senāk, jo veikta šīs te pārbaudas, nevajag protokols pievienot. Labi, paldies, atbildējot uz maniem jautājumiem. Tā, Jānim ir jautājums. Lūdzu, Jāni. Jā, labdien. Jānis Krūmiņš, Rīgas nama pārvaldnieks. Neredzam nākamās pārbaudas datums daudziem liftiem. Vai tas ir tā kā procesā, tie dati nav visi pārmigrēti, vai jo arī vecā birā bija daudz lifti, kuriem neparādījās nākamās pārbaudas datums. It kā viss bija korekti aizpildīts, bet tur bija kaut kāda sistēmas kļūda. Pamatā, ja tas bija arī vecajā birā, viņš nerādīsies arī jaunajā birā, bet ja tas vecajā birā bija, tad viņš tiks labots, jo vēl pamazām mēs skatāmies datus, kas ir pārmigrējušies, un esam arī konstatējuši, ka lielai daļai pārbaužu nebija aizmigrējušies pārbaužu dati, piemēram, nākamais pārbaudas datums, un pamatā arī tas vakardien tika labots,
Bet, ja joprojām tādas problēmas, tad jūs varat mums sazināties atsevišķi, mēs piefiksēsim tās iekārtas, kurām nav iemigrējies kaut kas. Bet, ja tas vecajā birā nebija, tad viņš arī nebūs jaunajā birā. Jā, paldies. Ja nu vēl kādam ir jautājums, tad šis ir tas brīdis, kad savus jautājumus var uzdot. Lūdzu. Droši vien jau vairāk jautājumu nav, tad paldies visiem par dalību. Vēl atgādinām, ka apmācību ieraksts drīzumā tiks publicēts Patērētāju tiesību aizsardzības centra YouTube kontā un arī mājaslapā. Vēlreiz paldies visiem un lai jauka diena!